Čau! Te Alīna, un šodien mēs parunāsim par latviešu ēdieniem. Šie ir ēdieni, kas patīk man. Šie nav visi latviešu ēdieni, bet tie, kas man personīgi uzrunā. Bet, lai padarītu lietas interesantākas, mēs uzspēlēsim tādu kā spēli. Es pateikšu sastāvdaļas, un jūs mēģināt izdomāt, kas tas ir par ēdienu. Nu, tad sāksim ar pirmo. Šajā ēdienā sastāvdaļas ir desa, vārīti kartupeļi, skāps gurķis, olas, majonēze, krējums dažreiz, sāls, pipari. Man liekas, ka tas ir viss. Un tagad, redzot visas sastāvdaļas, mēs varam uzminēt, ka tas ir rosols. Protams, nevieni latviešu svētki nevar notikt bez rosola. Nu, tāds ir tas likums, diemžēl. Savādāk nevar. Lai uz mani nesabļautu mani latviešu draugi, es atļaušos nolasīt nepieciešamās sastāvdaļas nākamajam. Kartupeļi, svaigs gurķis, olas, loki, dilles, marinētas bietes, kefīrs, sinepes, daži jā, daži nē, nu es nē, un sāls un pipari. Un tagad, es domāju, mums visiem ir skaidrs, ka tā ir augstā zupa. Un, protams, augstā zupa parādās tajā brīdī, tiklīdz sāk palikt silti, un tas ir neizbēgami. Tiklīdz ārā paliek silti, būs augstā zupa, būs jāēd. Nākamais ēdiens ir viens no maniem tādiem favorītiem, jo viņu parasti taisa specifiskā periodā, gada laikā. Tad sastāvdaļas ir gailenes, vārīti kartupeļi, sīpols, saldais krējums, sāls, pipari, dilles vēl, kad pie kartupeļiem. Nu, šīs, manuprāt, ir baigi vienkārši, jo tā ir gaileņu mērce, ko parasti pārlej pāri kartupeļiem. Tad vēl viena recepte, pavisam vienkārša. Cūgaļas kakla karbonāde, olas, milti, sāls, pipari, eļļa un vārīti kartupeļi. Es domāju, mums visiem skaidrs, ka tās ir karbonādes ar kartupeļiem. Nav mans mīļākais ēdiens, bet parātam var. Nu, un tad pēdējo es atkal atļaušos ar telefonu, savādāk slikti beigsies. Šis ēdiens ir no manas bērnības. Es biju maziņa. Mana omīte taisīja šo desertu man. Tātad ir ogas, cukurs, mannā putra, ūdens un piens. Šis lieliskais deserts saucās debesmanna. Izskatās interesanti, bet ir ļoti nostalģisks un garšīgs
deserts. Protams, Latvijā ir daudz dažādu ēdienu, bet šoreiz mēs apskatīsim tikai, cik mums te bija? 5? 5. Atā!